Šitā ir vēl viena māja, ko mēs skatāmies. Guļamistaba. Skapis. Šitai īra bija 1400 ar kaut ko. Vannas istaba. Vēl viena guļamistaba ar skapi. Tur iekšā ir mazie bērniņi. Un te ir. Šis ir jaunākais neighborhoods, ko mēs esam atbraukuši apskatīties. Jeb Kopiena iela. Es teikšu godīgi, man šitāda stila mājas riktīgi tā kā nepatīk. Bet esmu gatava apskatīt. Nekliedzat. Vēl viena mājiņa, ko mēs apskatīsimies droši vien šodien pēdējā. Šitāds neighborhoods. Apiesim jau apkārt palūrēties, kas sētā notiek. Baigi super tuvu ir Main Streets. Ok. Backyards vispār nav foršs. Un, protams, uz visiem logiem paliks bērnu nospiedumi. Nu, kāda smuka virtuvīte. Garāža. Skapis, guļamistaba, vīrs, vannas istaba, vēl viena guļamistaba. Un guļamistaba. Nice. Mēs esam atbraukuši uz Goodwill outletu. Iesim iepirkties pēc tā, kādas čupas cilvēki nes ārā ar visādām mantām, drēbēm tā tālāk. Spriežam, ka shoppings būs labs. Pagaidām esam ar 2 mašīnām un bez piekabas. Ko mēs darīsim, ja mēs redzēsim daudz labas mantas? Mēs izrādīsim gribas spēku un nepirksim viņus. Pirks! Noteikti brauksim vēlreiz. Šī gultiņa arī normāli būs $50. Šis skapīts smuks, bet nepārāk jēdzīgs. Šajā jaukajā veikalā iepirkām sev gultiņu, smuku paklājiņu un visādas jaukas mēbelītes bērnistabām. Cenas bija diezgan labas, ņemot vērā to, ka šeit nevar nopirkt lietotus matračus, ko var nopirkt Latvijā. Viņš mums riktīgi palīdzēja ar cenām. Tā kā paldies viņam. Bija pats labākais veikals, kur mēs kārtīgi sapirkāmies. Tas ir nopirkt. Tu noliec no mēs pagaidi vēl bišķi. Tā, šitā izstāst charity shop apmeklējums. Pilna mašīna, visu kaut ko jauku un labu. Šitajā jaukajā charity shopā Hope's Closet mēs iztērējām 240 ar kaut ko dolārus, gandrīz 250, bet mēs dabījām vienkārši visu, ko var iztēloties un vēl vairāk. Katli,
trauki. Daudz vairāk trauks nekā mums vajadzēja. Nu, tā kā normāli varbūt vajadzētu 5 mazo šķīvīšu, 5 lielos, bet mēs paņēmām vēl bišķiņu. Ļoti laba vieta. Ļoti laba. Ļoti. Super. Kustos ir kartu traileri ar mantām. Sapirkāmies Kumpalās, dabījām rītīgi labu dīvānu. Nopirkām tikko šo dīvānu, šos krēslus. Tagad jābrauc uz māju. Sapirkām visādas smukas IKEA gultas veļiņas. Pierādījās, ka IKEA ir laba gultas kvalitāte. Man ir IKEA pārvalki un palagi manā īres dzīvoklī Bookingā. Mēs kaut ko fēnu paņēmām. Lūdzu, mētiņ, tas tev. Ja tas ir ar mērkaķiem, tad tas ir Astrīdai. Reku tev. Šitas ir. Man patīk ar mērkaķiem. Man patīk daudz. Es zinu, bet tas ir brālim. Nē, bet māsai. Kur tu atrodies? Mājās. Tātad šī ir mūsu jaunā māja. Ejam iekšā. Wow, cik pie jums viesmīlīgi. Paldies. Nu, ko pastāsti mazliet par to, kur mēs atrodamies? Kas te ir, kur mēs ko dabujām? Dzīvojamā istaba. Dīvāns ir no Kumpalām. Galds ir no Kumpalām. Viss mans ir no Kumpalām. Tu esi ļoti entuziastisks. Ir no Kumpalām. Dīvāns nav no Kumpalām, bet viņš ir lietots. Krēsls. Lampa ir no Kumpalām. Ok, īsumā. Izstāstīsim par to. Lampa tur bija kaut kāda $10 varēja būt piecīts. Varbūt 10. Krēsliņš 25. Šitie jaukumiņi pītie ir no Goodwill, un viņi bija pa kaut kādiem $10 gabalā. Bāc un paskatieties, viņi griežās. Uz viņiem var šūpināties. Lūk tā, un tad dīvāniņš kļūt. Mēs centāmies kaut ko maksimāli ekonomiski iegādāties, paņēmām šitādu. Viņš bija pa 175, manuprāt. Tā kā arī diezgan normāla cena. Man liekas, ka šitas galdiņš bija kaut kas ar vacāru. Tas bija lēts, jā. Un tāpēc tādu dikti smuku dabīgās filmas paklāju nopirkām ar kaut kādu džutu iaustu. Bet es ļoti gribēju viņu likt otrādi. Viņš īstenībā oriģināli ir širāts, bet man labāk patika otra puses viņu atstāja tādu. Te mēs dabījām vēl visu kaut ko krutu. Jā, neesam vēl cenas noņēmuši visam. Tādu palmas lampiņu nopirkām. Saules lampu, kur diemžēl nedarbojās. Viņai jāpamēģina būs tās puldīt no manī. Tad šī tādus cute tādas krēsliņus pa $8 un $9. Gustav pastāsti par širo foršo galdu. Jā, nu šis ir brīnišķīgs galds, arī identisks tam, kāds man bija Latvijā. Viņš ir mazliet plānāks, bet ļoti labs ar atvilknīti un vēl viena atvilknīti. Šajā atvilknītē, ja gribās, viņi var atvērt arī šādā veidā. Viņam ļoti labi piedarās komplektā šis Chesterfield dīvāns. Tas dīvāniņš. Gandrīz tāds pats, kā man bija Latvijā. Jā, tas gan vai ne? Smieklīgi, riktīgi. Gustavam tieši tāds pats galds, kā šis bija viņa ofisā, kur viņš strādāja. Viņš bija mazliet biezāks, bet... minimāls atšķirības, bet mēs esam no tās pašas sērijas, kur mēs pirkām praktiski visu sev priekš biroju un priekš mājām. Mēs tur ņēmām gultu un tā tālāk. Mēs no tā paša ražotāja esam šeit dabūjuši vairākas mēbeles. Šitas te mazais jaukais ādas dīvāniņš bija pa $50. Viņš oriģināli droši vien ir maksājis tā kā štukas. Ļoti jauki cilvēki mums viņu pārdeva. Mums tagad būs jauni draugi. Un ko, ejam tālāk virtuvē? Pastāst parādi, kas tev notiek virtuvē? Nu, virtuvē mums ir dažādi trauki. Jā, parādi kaut no smukajiem trauciņiem. Kaut kas pulišķim.
Mēs visāds jaukas tādas keramikas lietiņas pērkam. Lai ir tā kā viss kaut kas smuks un inčīgs, ko lietot. Viss lai ir tāds handmade. Šķīvīši. Tāda šķīvīšu komplektiņa. Ar dažādām krāsajām, baltu šķīvīši. Arī viss no lētajām lietiņām. Tāds skaists šķīvīši arī ir. Jā. Tagad iesim pastīties, kāda mums smuka ēdamistaba. Šis arī no tās pašas brīnišķīgās sērijas galds ar krēsliem. Centāmies jau iztīrīt, cik nu varēja, jo tie krēsli ir labi palietot. Ļoti liels galds. Tagad mēs iziesim ārā paskatīties, kā mums dārziņš izskatās. Dārziņš ir nesen. Pagaidām nekā. Jā, kāds tev plāns? Zosis. Jā, zosis. 4 zosis. Sapņu dārzs. Paaugstinātajās kastēs. Jā, nu un mauriņš. Bet tā kā var redzēt, tuvojās ziema. Ārā sāk palikt tikai plus 29. Vairs ne plus 30. Nu, jā. Nu jā, mēs ceram uz to, ka mums izdosies arī kādu zālīti audzēt, jo te ir bijuši būdari, un pagaidām vēl viss ir tāds sauss un tā tālāk. Nu, šīs žoks varbūt nav tāds ļoti iedvesmojošs, bet mēs tāpat plānojam tur droši vien kaut ko aizstādīt priekšā. Nu, vismaz cerams, ka mums izdosies to izdarīt. Dārza mēbelītes dabujām un smukas puķītes. Paskatieties, kādas smukas. Un pasakiet man, kas tās tādas ir. Šī ir eņģeļtaure, jo pēc sēkliņām man izskatās, ka jā. Bet tad, kad viņai ziediņš atverās pa dienu vaļā, viņa neizskatās īsti pēc eņģeļtaures, jo viņai tas ziediņš atverās tikai līdz šejienai, bet eņģeļtaure jau ir tāda, masīva. Varbūt ierakstiet komentāros, ja zināt, kas šis tāds ir. Un te mums viens jauks unkulis pārdevuši tādu te puķi no Havajām, ziedot ar sarkaniem ziediem, kā viņš teica. Un te mums tāds jauks kornerītis ir, kur pasēdēt. Un smuka izēja vēl uz āru. Un te ir visi tie cute trauciņi, smukie, ko esam sapirkušies. Viss tāds ar rokām taisīts, rektīgi jauki. Re, kur vēl smuka keramika. Mēs kaut ko dabujām feinu. Un šita šķīvīts. Un šajā pusītē viss kaut kas foršs mums ir. Kas tev te noslēpies šajā telpā? Garāža. Ar 2 vietām, kur mašīna iebraukt. Mēs vēl neesam pamēģinājuši mašīnu iebraukt, jo nevar saprast, vai viņi tur līdīs vispār iekšā caur tiem vārtiem, vai ne? Bet pagaidām tas ir skateparks bērniem, un vēlāk es arī te strādāšu ar savām ķīmijām. Veids mašīnu žāvētājs. 2 lietiņas, jā, mums ir šeit. Un tad tur tāds pieliekamais ir, kur mēs koferus salikām un tā. Un tad ir cute glezniņa, kas ir īsta glezna, nevis prints. No tripstora, ļoti liela, uz koka uzvilkts audekls. Sienas skapis ar putekļu sūcēju. Jā, putekļu sūcējs paņēmām pa piģišonu. Cerams, ka strādās labi kādu laiciņu. Termostāts. Jā. Tualete. Bērniem. Perfekti. Tur tādi jauki iebūvējami skapīši. Un vieta, kur mēs netīrās šmotkas. Kas šī par istabu? Šī meiteņa istaba. Jā, pagaidām vēl viena gultiņa tikai. Otru esam pasūtījuši, tā būs nākamnedēļ klāt. Ar sienas skapi. Jā. Kurpju kolekciju. Protams. Un daudz dažādām lietām. No meitenēm. Mums vēl jāatrod visādas mazas jaukas mēbelītes, kur šito visu sakrāmēt. Tā kā vēl, mums būs vēl viena kumode un vēl viss kaut kas. Meiteņu gulta. Jā. Ar poniju. Protams, ar poniju. $70. Jā, pareizi, gulta un kumodīte. Kumodīte arī bija no lietotajiem, tāpat kā gulta. Un mēs par kumodīti, man liekas, arī kaut ko apmēram tādu 70 samaksājām. Jā, varbūt. Pavisam viesu istaba maziņa. Tā ir vieta kaķim. Agrāk bija boileris. Jā, kur tev mīļākais skapis, viņš katru reizi viņā ieskatās. Jā. Ok, un kur te mēs tagad esam? Šobrīd mēs esam uzguļam istabā. Main bedroom. Jā. Kāds tev smuks paklājiņš? Jā. Man ir arī skapis personīgais.
Laimīgs esi par skatu, vai ne? Ar 2 kurpēm. Meiteņu mugursolu. Jā, tā piederās. Jā. Nu, kas mums tur vēl tālāk ir? Tad ir sievas skapis. O, jā, ar bišķiņu vairāk drēbēm. Bet, nu, lai to skāpi piepildītu, vēl diezgan pamatīgi ir jāpiestrādā, jo, nu, kā redzams, tad drēbes te vēl ir dažas. Vēl ir, kur augt. Nu, skāpī viņiem baigi ietilpīgie ir, forši ir stilīgi. Mēbeles baigi daudz ir iebūvēts. Tas ir tā kā jauka, bet tajā pašā laikā īstenībā mums to mēbeļu ir krietni par daudz. Tualete. Privātā. Jā, private bathroomīšu. Un atkal tas pats iebūvētā mēbelīte, kur apakšā ir paredzēts ielikt veļas grozu. Un tad ir pilns ar visādām necessary lietiņām. Lūk tā. Un tie tie spoguļiņšīgie, kuriem ir apsildīšana. Viss ir krūtī, būtu ritīgi forši, ja viņš arī būtu tiešām kaut kādā tādā vietā iekšā, kur vajag, lai viņam ir apsildīšana. Un mazliet kaitinoši tas, ka bērni visu laiku to slēdz iekšā savā vannas istabā. Jo viņi tur var pakāpties un to izdarīt. Paklaiņš bija par 150 un par gultiņu. Tur ir tāds rāmis. Tad ir tas, pastāst man, kā viņš varētu saukties latviski. Atsperbloks. Jā, atsperbloks. Tāds apakšmatracis. Un pa virsu ir vēl viens matracis. Un par tādu mēs, manuprāt, kaut ko ap 700 eiro samaksājām. Un, nu, tad ir no IKEA gultasveļa. Atceries, kādas bija tās cenu starpības IKEA gultasveļai? Cik Latvijā maksāja gultasveļa un cik te? Nu, man liekas, ka tur varēja būt kaut kāda 10-15% varbūt vairāk sanācis maksāt. Jā, bet sēgas gan bija dārgākas, atceries? Sēgas bija dārgākas, bet atkal, ja skatījāmies, pirkām sēgas sen, tās, es tagad skatījos cenas, nu viņas bija lētākas, bet nu atkal mēs pirms gada pirkām. Jā, varēja būt 10-20% atšķirība nebija. Go! Nu, tad pastāstīsim visus sīkumos par to, kā mēs vispār līdz šejienei nonācām, ko tas viss mums maksāja un cik daudz mēs vispār apskatījāmies, lai saprastu, kur kas kā. Sāksim ar to, ka mēs baigi neko daudz neapskatījāmies. Mēs vienu dienu ar mākleri staigājām pa mājām. Es biju apskatīties citu māju, kur arī būs šī video sākumā. Un Gustavam ļoti nepatika apkārtni. Man ir diezgan vienalga, kur es dzīvoju, bet arī mākleri teica, ka viņa teica, ka tas ir ļoti slikts rajons un tur nevajag neko mēģināt īrēt. Tā māja bija pa kaut kādiem $1400, manuprāt. Bet no kaimiņu mājām bija principā gandrīz vai tā kā šrots izskatījās. Jā, vienā vietā bija. Tā bija pēdējā māja, un pēc tam mēs mēģinājām izbraukt ārā pa otru pusi, un tur bija necaurbraucams ūdens peļķi, kur mēs tā kā dabūjām griezties riņķī. Labāk caur tur nebraukt, zin kā nevar zināt, cik dziļi ir tā peļķa. Negribās ar īres mašīnu līdz durvīm kaut kur iestrikt. Nu, pirmā māja bija ekstra jauka, viņa bija pavisam tikko uzbūvēta un tāda smuka no iekšpuses. Es neatceros vairs, cik tur bija istabas. Tā kopumā viss bija labi, tur bija baigi mazais dārziņš, tas nebija tā kā fēni, tur nebūtu. Ja tu ieliec batutu, tur daudz nekam citam vietu nepaliek. Tur bija ļoti klaustrofobiski, jo viņam bija augsts koku žoks apkārt. Jā, tad mēs aizbraucām uz vēl vienu māju, kur arī tur redzēju šī video sākumā. Tā bija tāda divstāvīga māja, un ne nu kas, bet man ir konkrēti totāla alerģija no mājām, kas ir visas ar tiem vienādiem jumtiem, ka tu brauc garām, viņām ir vienādas sienas, vienādi jumti, es tādā negribētu, es tādā nevarētu dzīvot, es saprotu, ka tur ir droši un tā kā citādāki cilvēki, bet tas nav priekš manis, es labāk pat dzīvoju tajā, kur ir tā kā bīstami un nerāda savu sniegu ārā, jo man liekas, ka kaut kādā ziņā cilvēki ir sakarīgāki tādās vietās. Man tā liekas. Un tad mēs atbraucām uz šeieni. Tas ir tāds stūrīts Grīnvilā. Mēs tās mājas bijām skatīties tikai vienā pilsētā. Mēs skatījāmies sludinājumus arī citās vietās. Mēs bijām aizbraukuši apskatīt vēl vienu māju. Pirms mēs noslēdzām līgumu šeit. Bet tur bija ļoti neizlēmīga īpašniece. Viņa likās ļoti emocionāla, un viņa teica, ka viņa nevar saprast, vai viņa gribēs izīriet vai negribēs, un sludinājums no sākuma bija ielikts, Gustavs bija uzrakstījis, neviens nebija atbildējis, un kā tu vispār tā kā viņš sakontaktēja, viņa vēlāk tev atbildēja? Man rakstīja un piedāvāja, jā. Tā aģente rakstīja. Un tā bija māja, tā vairāk tā kā laukos, kas būtu daudz foršāk priekš mums, bet mēs ņēmām to, ko mēs varējām dabūt. Tu atceries, cik tā māja ir maksāja? Tas bija 2 kaut kāds. Okay. Jā, tur bez dažiem dolāriem. 2000.
Tur bija liels laukums, un tajā mājā bija ļoti daudz mantas, un tas, kas man nepatika, bija augšstāvs. Otrajā stāvā bija nedroša vieta, un zinot mūsu bērnus, viņi pilnīgi noteikti kāds tur nokrist lejā, jo tu uzkāp augšā pa trepēm, un ir tādas margas, un tā margām var pārlidot pāri, ņemot vērā to, kā viņi ieskrienās un skrien tur 1, 2, un būtu kaut kādas traumas, tur būtu kaut kas jāliek priekšā. Bet jā, tā saimniece tā kā nepadeva nekādu ziņu vairāk, un tad mēs arī, es to pat vairs neizskatīju kā opciju, tad, kad mēs viņu satikām, jo es sapratu, ka tur nekas nebūs. Nu, un tālāk tad tu turpināji skatīties sludinājumus. Es skatījos sludinājumus, bet tā kā... Nekas baigi nebija. Jā, mēs jau tā kā arī gaidījām uz šo, principā. Mēs gaidījām uz šo, bet tur arī rakstīja vēl citām mājām. Es kaut kur uzrakstīju kaut ko, jā. Bet nekādas īpašas reakcijas tur nebija. Jā, mēs gribējām kaut ko varbūt tuvāk tai iepriekšējai vietai Vinsboro, kur mēs īrējām to lauku mājiņu jauko, bet, diemžēl, nekas nebija ļoti plašs nekustamā īpašuma tirgus, jo pilsēta maziņa un pirkt un pārdot varbūt tur varēja, bet īrēt bija maz variantu. Tie varianti, kas bija pieejami, bija ar mazāk istabām. Tagad mums ir 3 guļamistabas, tad tur būtu bijis ar 2 un ar 3 bērniem 2 guļamistabām. Mēs varētu gulēt kaut kur viesistabā uz dīvāna vai garāžā paši. Šī māja ir baigi lielā. Viņa īstenībā priekš tādas apkalpošanas, mēs līdz šim esam dzīvojuši dzīvokļos, mēs nekad neesam bijuši mājā. Protams, man liekas, ka māja ir katra latviešu sapnis, bet šī ir tā kā baigi liela. Protams, ka varētu būt vēl lielāka. Amerikāņiem šausmīgi patīk mantas, viņi viņas vāc un krāj, un kad tu brauc garām tām atvērtajām garāžām, viņas ir pārbāstas, un citiem to mantu ir tik daudz arī mājas priekšā. Un kad tiešām tur tādi šroti vienalga, vai tur veļas mašīnas vai mēbeles sakrāmētas, tā ir tā kā diezgan bieži parādība. Braucot kaut kur, un cilvēkiem ļoti populāri tie garāžu sēli, jeb garāžas izpārdošanas, mēs tādā vēl pagaidām neesam bijuši neko paskatīties. Tad tu varētu pastāstīt, kad mēs pieteicāmies šī mājai. Kas bija vajadzīgs, kādiem dokumentiem bija jābūt un cik izmaksāja tas, lai mēs šeit varētu ievākties? Jā, principā jau no dokumentiem tik daudz, cik identificēt sevi. Mūsu gadījumā, tā kā mums nav nekāda vietējā identifikācijas līdzekļu, tad reizēm atkarībā no tā aģenta vai no mājaslapas, kur tas notiek, reizēm tu to nevar izdarīt, jo viņi prasa tikai un vienīgi, teiksim, tiesības vai vietējo ID. Bet, protams, tad, kad tas notiek vairāk tā kā personīgāk caur to mākleri, tad jau tur var atrast dažādas risinājumus un dara arī pase un dara arī, teiksim, kaut kāda cita veida identifikācija. Jo, tas veids, kāds parasti notiek, lielākoties ir vienāds, ir aizpild pieteikumu, samaksā kaut kādu naudas daudzumu par to, kad vienkārši tu iesūti to pieteikumu. Viņš mēdz svārstīties, ir vietas, kur tie $25, ir vietas, kur tev pat $100 vai vairāk var prasīt. Tas ir tā, ka tev izskata tev pieteikumu un iespējams tev pasaka nē, un tu, protams, neatgūst to naudu. Šeit, ja nemaldos, bija $50 no pieaugušā, tātad $100 kopā mēs samaksājām par mums diviem. Un, to naudiņu tu nepārskaiti, bet tu viņu aizsūti caur pastu būtībā. Tas ir speciāls money order variants, bet vienalga viņš ir nevis tā kā Latvijā, kur tu aizēji pastu nodaļā, iemaksā naudu un otrā pusē cilvēks to naudu saņem, bet tu aizēji pastu nodaļā un nopērc lapiņu, uz kuras ir rakstīts, ka tā lapiņa tagad ir $100 vērta, tad tu ieliec lapiņu aploksnē un aizsūti uz norādīto adresi. Un tad otrā pusē savukārt saņēmējs ar to lapiņu pastu nodaļā var izņemt to naudu. Tā kā tāda iespējams mazliet sarežģītāka, varbūt nevajadzīga sarežģīta sistēma, bet, acīm redzot, tas šeit liekas ērtāk. Un, tad tu aizsūti pieteikumu, tad attiecīgi tev atsūta linku uz kredītskoru pārbaudi, tā kā mēs esam tikko atbraukuši kredītskora mums nav. Mēs cenšamies paskaidrot, ka mums nav kredītskora un it kā visi to saprot, bet vienalga aicina aizpildīt pieteikumu, aizpildot pieteikumu parādās informācija, ka viņi diemžēl nevar mūs pārbaudīt, jo viņiem nav ko mums pārbaudīt. Un, tad, protams, ir 2 varianti šeit, vai ja ir ļoti stūrgalvīgs aģents un izīrētājs, viņš tev pasaka, ka tu nevari neko viņam, ka viņš nevar neko uzzināt un ka tu neko nevar dabūt. Vai arī, teiksim, mūsu gadījumā viņi teica, labi ir, viss kārtībā. Un, un tad tu aizpildīji visu informāciju par to, kas tev ir
nu, tā kā kas tev ir vajadzīgs, varbūt atzīmē, vai tev būs mājdzīvnieki, vai tev būs, cik tur cilvēki dzīvos un tā tālāk un tā joprojām. Un tad attiecīgi izīrētājs izskata, un viņš vai nu akceptē tevi vai nē. Nu, mūsu gadījumā viņš mūs akceptēja. Tas nozīmē, ka līgumu mēs noslēdzām, parakstījām visu elektroniski, bija jāiemaksā īres maksa par, mums sanāca tā kā pusotru mēnesi, jo mēs mēnešu vidū ievācāmies, un depozīts 1 mēnešu īres maksas apmērā. Normālā gadījumā būtu bijis? Normālā gadījumā būtu bijis tas pats arī būtu bijis, jā. Es sapratu, ka viņi tā kā vairāk mums prasa. Nē. Mums bija 1 mēneša īres maksas, tur nekas nemainījās, nē. Tas vienkārši bija, mēs iepriekš apsvērām variantu, ka ja nu tur nedara daļa kredītskoru vai kā, tad iespējams, ka prasīt vairāk, mums varētu piedāvāt vairāk, bet mums tas nebija jādara, viss bija kārtībā. Un, kaut kā tā, un tad vienojāmies pa datumu, tajā datumā tikāmies, saņēmām atslēgas, daudz maz izrādīja visu, kas un kā, izstāstīja, kas jādara, par ko esam atbildīgi mēs, par ko ir atbildīgs izīrētājs, izīrētājs pamatā ir atbildīgs par visu, kas ir fundamentālas lietas, jumti un taiskaitā, ūdens, elektrība, kas cits. Un mēs kā nomnieks esam atbildīgi par attiecīgi, paši mēs kaut ko sacūkājam vai teiksim, mauriņu pļaušanu un uzturēšanu kārtībā un tam līdzīgi. Un kas pēc tam tad aizbraucu komunālos pakalpojumus pieteikt. Tā kā atkal kredītskoru mums nav, tad komunālo pakalpojumu vietā dabūju samaksāt $475, ja nemaldos, kā depozītu par to, ka mūs nevar pārbaudīt. Depozītu mēs dabūsim atpakaļ tad, kad mēs lauzīsim līgumu, vai arī pēc 2 gadiem, ja mēs turpināsim lietot komunālos 2 gadus, tad viņi tad pēc 2 gadiem atskaitīs no mūsu komunālajiem, jo tad jau skaitīsies, ka mums ir kaut kāds kredītskors, acīm redzot, kas viņiem derēs. Jā, pagaidām mums arī vēl nav īsti nojausmas, cik šis te viss izmaksās, kāda būs tie komunālie maksājumi, kāds ir tas apjoms. To arī mēs vēl uzzināsim tikai pēc tam, ka mēs būsim mēneši šeit nodzīvojuši. Tagad mēs tā esam 2. dienu, 1. nakti esam gulējuši jaunajās mājās. Kopumā riktīgi forši viss ir. Beidzot mums ir kokvilnas palagi, nevis sintētiskie. Man tas šausmīgi svarīgi miegam, es nevaru sintētikā pagulēt. Visu laiku modos pa naktīm augšā iepriekšējā vietā. Bet tad tā kā viss ir riktīgi feini. Mēs bijām izgājuši vakar līkumu uz vienu pusi, paskatījāmies tā kā rajonu, jo mēs dzīvojam pie paša ceļa blakus, tā kā pie liela ceļa. Izbraucam ārā un uzreiz jau esam uz trases. Tajā pusē ir tāds mazs kalniņš un tur ir vilciens, kur var ļoti labi pa nakti dzirdēt un viņš tur ļoti bieži kursē. Tā kā mēs esam kalniņam otrā pusē, mēs to vilcienu nedzirdam. Tas ir riktīgi cool. Vakarā un pa nakti lielceļš nav īpaši dzirdams. No rīta gan pamostoties spītāk viņu varēja dzirdēt, bet viens ir tas, ka mums mēbeles vēl jāsaliek ar guļamistabā un tad nebūs tik ļoti tā atskaņa, jo guļamistaba ir liela un viņa ir tukša un tur ir tikai gulti un diezgan atbalsts uzreiz veidojas. Aizskariņi jāpieliek, jo tad, kad no ceļa brauc, ja iekšā deg gaisma, ļoti var redzēt, kas notiek iekšā. Vakar arī braucām no lielveikala, es jau redzu no ielas otras puses, ka kāds ir mūsu draivojā piebrauktu vai pie mājas un tā kā gaida mūs. Tad mēs visu kaut ko cenšamies pasūtīt internetā, lai mums vienkārši atved, jo lielākoties piegādes ir bezmaksas. Mēs vēl neesam tikuši pie tām lietām, tā kā mēs gribam televizoru, dzīvojamies, tev vēl ir kaut kas, ko blends. Te mums kaut kāds mēbelīts jānopērk, jānoliek arī vēl savu guļamistabā, mums vajag naktiskapīšus un tā tālāk. Droši vien mēs turpināsim to pašu, ko mēs esam iesākušies, uz humpalām. Un pirksim tur kaut kādas lietiņas, lai maksimāli ietaupītu naudu. Tu vari apmēram sarēķināt, cik mēs pagaidām esam iztērējuši te iepērkot visādas lietas. Mēs tagad esam pasūtījuši televizoru, priekš dzīvojamās istabas un vēl kaut kādas lietas. Tā gulta reivenai nāk. Ja man ir jāsaka tā, es minētu, ka mēs apmēram kaut kādus 3000 šobrīd esam iztērējuši uz mēbelēm tā tālāk. Tā skaitā ar visām humpallietām, domā? Jā. Es teiktu, ka mums ir, es teiktu, ka 2,5 jau būtu tas, ko mēs šeit esam tagad pasūtījuši, plus mūsu matracs. Jā. Un tad attiecīgi visu humpalu pirkumu, ja mēs vēl skaitām visus šķīvļus un visus sīkumus, ko mēs pirkām.
Nu, es teiktu, ka varbūt tuvāk pie 4 varētu būt 3,5, 4. Okay. Nu, jā, es nezinu, par cik tu šodien sūtīji tās lietas, tāpēc man nav ne jausmas. Jā, nu, humpals varētu būt, ka atsevišķi vēl bija kaut kādiem 600. Nu, es saku, es domāju, 3,5 līdz 4 varētu būt. Bet, nu, tā pasūtīšana uz mājām, man jau viņi ļoti patīk, jo man absolūti nav interese braukāt uz veikalu un rakņāties pa viņu. Ir sevišķi, ja ir runa par tādām ikdienišķām lietām, un teiksim, ja es zinu, ka man vajag, tā skaitā pārtikas, es ļoti labprāt arī saku pasūtīt vairāk uz mājām, jo es zinu, ka man vajag buņģiņu ar zirnīšiem, un es negribu iet un izvēlēties zirnīšus uz vietas veikalā. Man ērtāk viņas ir pasūtīt. Un tas pats arī attiecīgi ar kaut kādām. Ir daudz lietas, kas nemaz nav viņiem uz vietas veikalā, pieņemsim tā pat meiteņu gultu, ko mēs pasūtījām, viņi nevar ne tā kā saņemt veikalā, ne aizbraukt apstīties veikalā, jo viņi ir kaut kur. Laikam līdzīgi Walmartā ir, kā teiksim, Amazonē un Latvijā 220, ka tas ir kā 220, bet tur ir daudz tirgotāju. Un Walmartā tieši tāpat tev rādās, ka tu pasūti no kaut kāda hingžong, un tev tad attiecīgi piegāde ir atsevišķi. Bet ļoti ātri, es šodien pasūtīju, it kā man tur bija rādījās, ka tur būs rīt, parīt, aizparīt un tā tālāk, bet es teiktu, ka 70% no lietām palēnām dienas gaitā pārlec uz to, ka viņi piegādās šodien līdz 9. Tas arī ir riņķīgi. Vakar mēs pārbraucām no veikala arī, man liekas, ap tiem pašiem 9. Mēs bijām diezgan vēl mājās. Mums jau šeit bija meitene kurjers, kas no Walmart vēd ar savu privāto auto tev lietas. Tas ir interesanti, ka kurjeri ir tādi. Un vienkārši vakarā pilns ar piegādes mašīnām FedEx brauc, viss kaut kas, man liekas, tur arī... Jā, piegādes notiek visu nedēļu. Pa svētdienām es nezinu, bet sestdienās arī vēl viņi ved, un mums arī tur iepriekšējā adresē piegādāja sestdienā preci. Tā kā, tās piegādes notiek visu caur dienās gandrīz vai, un tā kā, jā. Ērti. Tas nav ļoti ilgi jāgaida, izņemot tagad Home Depot, kur es gaidu, viņi man apstiprinās preci, ko es pasūtīju, ka es braukšu viņai pats pakaļ, bet gaidu un nav salikuši. Tas tev sots, ka tu tev negribās uz veikaliem braukt, lai tu zini, ka vajag aiziet paskatīties, ja tur vēl kaut ko nopirkt uz vietas. Jā, un iztērēt lieku naudu vēl. Nu, protams, kā tu domā, kāds ir domāts. Skrūvītes neaizmirst nopirkt. Varbūt. Arī mērlēnt. Tas tā inčīgi. Un mēs par mājiņas īri maksājam $1,700 mēnesī. Tad redzēs, cik vēl būs visi komunālie. Un pārtika ir apmēram plus mīnus tas pats, kas Latvijā. Vienīgais tas, ka sanāk diezgan vairāk. Visu kaut ko pirkt, jo mēs ļoti daudz ogas patērējam. Ir ļoti liela atšķirība starp tiem veikalu brandiem un neveikalu brandiem. Es teiktu, ka lielāka nekā Latvijā, jo, teiksim, kaut kāda rīsi un tādas lietas var ļoti lēti dabūt tos vietējos brandus, kas viņiem ir. Un savukārt tie, kas ir parastie brandi, tie, es pat teiktu, 2 reizes dārgāk mēdz būt brīžiem. Riktīgi jābrauc ir starp dažādiem veikaliem, izvēlēties lietas tāpat. Mēs pirkāmies kaut ko priekš mājas, kas ir virtuves lietas, un pēc tam es aizbraucu uz $3 tur pirkt vienkārši kaut kādas, es iedomājos, ka tu paņemšu luputiņus un ko, es domāju, kāpēc es nebraucu vienkārši šeit no sākuma, jo te viss ir tiešām tik daudz lētāks. Es tāpat ļoti taupīgi iepirkos, un mēs tur negrābām visu pēc kārtas, mēs ņēmām absolūti viss nepieciešamākās lietas, bet, ja es būtu pirkus to visu tajā $3, droši vien, ka es būtu vēl naudu ietaupījusi. Bet atkal, ja tu aizbrauks uz $3 nopirkt, es nezinu, tur pienu vai čipšus vai kaut ko, viņi ir dārgāki. Jo tās lietas viņiem ir dārgākas. Labi, par $3 es baigi laikam neesmu staigājis, bet, teiksim, Dollar General, piemēram, tur ir ļoti dārgi iekšā. Tur ir dārgāk. Tas vispār tāds diezgan padārgs veikals. Viņiem ir 3 tie dollar veikali, ir Family Dollar, kurā mēs neesam bijuši. Tad ir $3, kas ir tā kā $25, $50 pa lietām. Tur riktīgi viss kaut kas trauku, mazgājamais līdzeklis, ekoloģiskais, tur labs ir un šis un tas, tāda laba vieta, kur iepirkties. Viņš kaut kādā ziņā līdzīgs Pepko ir. Un Dollar General atkal ir tāds, kur ir visa kā daudz, bet viņš ir padārgs, jā. Tāds, kur gribās iet un pasūdot un keponiņu ar raimstoniņiem sev nopirkt, lai es pieeju. Tas tā inčīgi, un jā, ēdieni ļoti jāskatās ir, kur tu ko pērc, un mēs arī tās cenas ļoti salīdzināmies riktīgi skatos, un
skatos līdz, mēs jau no galvas zinām, kur ko braukt pirkt, bet tā kā mēs... Pat rotisērija chickens gatavais veikalā Valmartā, viņš ir piečuks, ja nemaldos. Un savukārt, tā Brukšairā viņš bija kaut kāds 7 vai kaut kas tāds, un visdārgākais viņš bija, kur mēs skatījāmies, Trader Joe vai kaut kur viņš bija pat $10 kaut kur, vienā vietā viņš bija šausmīgi dārgs kaut kāds. Un tā kā, it kā viņš pilnīgi vienāds chickens, bet... Jā, un es visu laiku mūkos ar to, ka es nevaru lietot piena produktus, vai vismaz tā kā, ja es gribu kaut ko no piena, es dzeru kāzas pienu, ēdu kāzas jogurtu. Tad ej un atrod to visu te Greenvillā arī. Nav tā, ka tu katrā stūrī vari to dabūt, ja kāds zina kādu veikalu, ko man ieteikt, kur ir tās lietas. Trader Joe šeit ir? Greenvillā Trader Joe. Jā. Tad pat, kur Valmarts. Es skatījos kartē. Wow, nice, ok. Ja nemaldos blakus Hobby Lobby. Tiešām? Es tā kartēju visus tos veikalus čekoju pirms tam, wow, ok. Es pēc tam pārbaudīšu, kā būs, varbūt es meloju. Galīgi, ja tu man būsi samalojis, būšu ilusēs. Jā, tātad ar tiem kazu produktiem Walmartā ir kazas piens. Starp citu, mēs nesen izmēģinājām Sprouts, ļāviens atgādina man kā to. Sprouts, jā. Sprouts. Jā, mums šajā video ir arī video no Sprouts apmeklējuma. Nereāli garšīgi vegānu saldējumi ar pistācijām. Oh my god, viņš ir tik tālu, tas veikals, un liekas tā, ka, zini, Amerikā taču visam jābūt rokas stiepienu attālumā, katrā pilsētā ir viss, tur, nezinu, 10 maķīši un čupām visa kā, bet, ēdienu mēs gatavojam mājās, mēs ārā ēst īpaši daudz neejam, un mēs taisam visu kaut ko veselīgu un to, ko mēs varam ēst. Bet maķītis te ir uzreiz aiz grāvi. Dievs, jā, maķītis un smilīgi kaimiņos. Ar playroom. Jā, bērni raud. Reiz skatoties, draud par to, ko viņi izdarīs, ja mēs neiebrauksim maķītī. Reiz vienkārši Latvijā viņi nezināja, kas ir Hesburgers. Nebija bijuši, tā kā mēs neēdam tādu ēdienu. Amerikā viņi ir bijuši maķītī, viņi zina, viņi kauc pēc maķīšu. Dievs nedodiet, ja 2 reizes pēc kārtas trāpās viens un tas pašs šrotaļlietiņas, bet tas nav kaut kas tāds, ko mēs plānojam turpināt piekopt. Droši vien, ka turpināsim piekopt. Mēs tur esam ļoti maz bijuši. Jā. Es katru dienu dzirdu no bērna, kā mēs nekad vairs nebraucam tur. Ok. Jā, un ar ēdieniem tā kā viss ir tik fine, bet Sprouts šeit tūmā nav. Viņš ir Tailerā, Tailer ir tālu, vai arī viņš ir Dallasā, un Dallas arī ir pietiekami tālu, lai tur reizi nedēļā es uz viņu nebraucu. Bet droši vien, ka Sprouts var pasūtīt. Viņi droši vien, ka var pasūtīt, paskatīsimies, bet... Vāc, mums tiešām būs jāpērk tā vēl viena saldētava tajā garāžā. Citādāk mēs vakar nopirkām saldējumu kādam laikam, jo bija atlaides. Slēdzamo saldētavu. Jā, ārprāts. Mums taču Latvijā bija slēdzama saldētava. Jā. Viņai arī priekšā bija tā kā iespēja nogriezt temperatūru, ko viņa regulāri izdarīja. Nogriezt uz 0 un pēc tam viņa atkūst. Tas vienkārši notika pārāk regulāri. Jā. Un tie saldējumi. Mēs nopirkām vienkārši ilgākam laikam, un tagad pēkšņi tas viss tiek izdarīts super īsā posmā. Gan mums pašiem savā istabā pakluso. Jā, vesela lielā kasta pakluso. Viņi ļoti labi māk pakluso, visu kaut ko izdarīt. Un galvenais, ka vainīgs ir tikai cits, kad es jau Neviens nav ēdis to saldējumu. Tur ir karots, viss cilvēks skaitā, bet neviens nav viņa ēdis. Un kasti tukš. Grīdi lipīgi. Jā. Tas tā ritiņšīgi ir. Ko tas arī viss, ne? Mums ir vēl kaut kas, ko mēs gribam pastāstīt. Mums kaimiņos dzīvo meksikāņi. Un tad šajā pilsētā ir ļoti daudz meksikāņu. Un otrā pusē dzīvo amerikāņu gangi. Tas arī viss. Atā. Atā.